ātrais video. Iebraucām ar sievu pie viena paziņas, kuram ir īpašums un viesu nams Ventas krasti vai Ventas krasti pie Ventas vai Ventas. Nezinām, kā pareizi ir pateikt. Te ir gan mājiņas 4 cilvēkiem, gan ģimenes mājiņa, gan toaletes, dušas, telts vietas, ugunskur vietas. Gribās parādīt, lai cilvēki zina, cik skaistas vietas Latvijā ir. Mēģināt strādā. Strādā, es jau jūtu. Viņš strādā. Reku ir šāda ugunskur vieta un soliņu vieta. Pie pašas Ventas. Šāds skats. Tagad iesim nopeldēties. Rekur ir viena odu barotava, kur var ienest iekšā pliku dibeni. Es arī jūtos kā odu barotava. Jā, tur var ienest iekšā krūmos pliku dibeni, lai odi var paēst. Tas skaisti viss izpļauts. Un pašā īpašuma galā, tā kā ir nobrauktu lejā uz vēl vienu telts vietu, un tur mēs arī peldēsimies. Tur vēl viena lapenīte. Lejā arī meža ielokā, kas ir bišķi nost no ūdens. Tad ir vēl šāda lapene, ugunskur vieta. Vēl joprojām pašā Ventas krastā. Rekur viena no peldvietām ir pie kādas muižas? Lēnu muiža restaurēta. Tur rakstīts Lēnu pils. Vai rakstīts Lēnu pils. Un tad pašā īpašuma galā ir otrā peldvieta, kur ietek upīte, igļupīte, vai kā viņš teica, jau aizmirsu. Upīte ietek iekšā. Un tad ir šāds skats. Kaut kāda līga. Bumbuļ, tu būs ūdeni. Pils. Man vēl, ka man nokritīs rokas sprādzes. Tāpēc es peldu ar vienu roku. Cik tur dziļš? Ui, pa dziļu. Ūdens silts kā piens Ventā. Tik forši. Tikai jāiet pāri upītē atpakaļ. Lēnu upītē. Rekur. Tagad dundur neucini. Venta malas ar visiem kontaktiem. Droši var braukt ar kemperīšiem, teltīm. Mums arī, kur noliet kanalizāciju. Jā, pašlaik strādā pie tā, lai kemperiem būtu, kur noliet arī kanalizācijas. Tad rekur ir dušas. Rekur ir virtuvīte smuka. Āra virtuvīte. Un